Tad mēs paprasījām, kā tie 1 316 000, kā viņi sadalās, cik viņiem ir uzkrāts kapitāls. Tas ir uz 1. aprīlī. Tātad sākam no kreisās puses, tātad mazāk par 1000. Un tur nav tikai jaunieši, jo es to Excel izpētīju grūts šķērs. Vairāk kā trešdaļa miljons ir tādi, kam nav pat 1000. Tālāk tur iet pa 1000, 4 grupas līdz 5000 ar milzīgiem apjomiem. Kopā tai kreisajā pusē ir vairāk kā puse no visiem līdz tiem 5000 pieminētajiem. Ja? Kas ir nosacīti, ja mēs tā paskatāmies, 5000, kurš sadalīs tur sievietē vai vīrietim uz 11 vai uz 20 gadiem, tur nekas tiešām baigi nesanāk. Man arī skatītāji te raksta, kā viņi te prāto pa šīm lietām, tur viņi līdzīgi domā. Tad labajā pusē vēl viens gandrīz miljons summāri, ja mēs skatāmies, ir no 5 līdz 10 un no 10 līdz 20 000, kur, protams, ir bišķi savādāka situācija. Un atkal es pielieku klāt vēl citātu no vienas dvēstules, kas man nāca, kur cilvēks saka, jā, man ir ap 20, un man arī būs pensija bez šitiem 20 labi, jo es principā vispār maksāju nodokļus. Un tad paliek mazāk kā 10%, kopā skaitot tās 3 pozīcijas, kur 20 līdz 30 ir pārliecinoši lielākā, un tad virs 30 un virs 40 ir mazākas, tur jau ir pa pusotram, pa nepilniem pāris procentiem katrā no tām grupām. Un es, Budankungs un vispārējie, kas par to veselību runā, es domāju tagad no otras puses. Šitiem pa kreisi, viņiem vispār nekāda meža nav. Un ja viņiem rīt jāpērk tās onkoloģiskās zāles, jūs varat palaist to otro līmeni brīvi, cik jūs gribat, bet tur nekas nemainīsies, ja? Un otra lieta tiem turīgajiem, kas varbūt ir labajā pusē, viņiem ir privātās veselības apdrošināšanas, viņiem ir vēl pārapdrošināti visi meži, ja viņiem nekas nav jācērt. Viņiem viss labi. Ka patiesībā tas, uz ko jūs te smukos vārdos tēmējat, ir ļoti neliela daļiņa. Jā? Bet arī tā nelielā daļa tie ir dzīvi cilvēki. Un tā ir diezgan nevienlīdzīga situācija. Jo vienam rindas veselības aprūpē ir, otram nav. Es saprotu, un tas ir arguments. Vienlaikus jāsaprot, ka, un protams, otrais pensiju līmenis nevar kļūt par vienkārši aizstājēju veselības vai dzīvības apdrošināšanu. Tā, šobrīd uz to vēl? To es saprotu, bet mums ir arī MK 899 noteikumi par valsts kompensējušiem medikamentiem, kurus bieži vien, kur ir 30 000, bet ja zāles maksā nedaudz virs, tur arī katrs 1000 var būt svarīgs, lai kopumā šo summu nosēktu, onkoloģiskajām zālēm. Kā jūs redzat, tas jautājums būtībā tas pats, ja? Kā mēs to redzam? Tāpēc man gribētos atvērt diskusijas Saeimā, kur mēs pieaicinām ekspertus, medicīnas pārstāvs vispārējais, un varbūt tas, ko mēs te visu runājam, nemaz nav īstenojams, un tas nav efektīvi. Tāpēc ir svarīgi atvērt šo diskusiju, kur mēs pieaicinām speciālistus, vai tas arī makroekonomiski izdevīgi, vai darbspēka nodokļi cietīs, necietīs, izņem notiek, ka cietīs, bet atveram šo diskusiju, kur tad mēs varam diskutēt, kā labāk būt iedzīvotāji labā.